So basically, vietējais čalis Bāliņš jau kādu laiku laukīs slīd manos diemos. Viņš vienmēr ir klāt, tā kā safe pick. Zini kā, tas klasiskais džeks no ciema pazīst mammu, vecmāmu, kaimiņus. Viņš reāli centās. Nāc izbraukta kamanā, mēs varam aizvest uz tirgu, būs silta tēja un pleci. Cute, but too predictable. Un te pēkšņi, burtiski kā gličs no realitātes, parādas tautietis. Sigma Boy nav no šejienes. Nav daļa no šī ciema vibes. Viņam ir main character energy. Viņš nesaka daudz, viņš vienkārši dropo. Mazā, ejam braukt. Un es jūtu, tas nebūs vienkārši izbrauciens. Tas ir side quest uz kaut kurieni, kur vēl neesmu bijusi. Un viņš nav desperate. Viņš nav kā Bāliņš, kas jau mēnesi laiko manas storijas 2 minūtēs pēc to iepostošanas. Un sorry, not sorry, bet es negribu sēdēt pie kāda, kurš ir parasts NPC. Es gribu kādu ar jaunu playlisti, citu GPS, bass and vibe, kas neliek justies man iesprūdušai. Tā kā jā. Bāliņš piedāvāja to pašu, ko tautietis, bet ar tautieti vienkārši hits different. Un es izvēlos to, kurš man liek justies kā slay queen. Bet, ja mēs to ātri pasakām 4 rindās, apmēram tas skan tā. Sigma jautāja, Simps jautāja, nāc meitiņ, kā manās? Sigma Boy, double your ease, Simp Boy, 0 aurā. Traki!